Sekoja 15 gadi, tad kā lēna sajūkšana prātā. Tiešām daudzi gadi, kad es vispār pat nespēju pasmaidīt. Tad nolemtība, bezcerība. Nebija jau arī tā, ka es ļoti dalījos ar to, jo tā jau, protams, ka bija kauna lieta, un kā tad es tagad teikšu, ka ir doma iztaisīt abortu. Tas viss bija tādā noslēpumā. Tas smagums nekur neaizgāja. Es tiešām ļoti bieži cēlos naktī, piecelies un bļauj. Es jau to neredzēju pati, bet es zinu, ka es arī tiešām tā piecēlos, sēdus. Nē, es to nevarēju izdarīt, nevar būt, es to neizdarīju. Tā briesmīgā sajūta, ka to nevar atgriezt, ka tu neko nevar izdarīt, lai aiziet atpakaļ un tā nenotiktu. Es arī skatījos uz visiem bērniņiem, es visu laiku skaitīju līdzi, ka man būtu tik un tik veci bērni. Tā kā viss bija tikai par to. Šis te solis tiešām gandrīz garantēti izjauc laulību. Tas visu laiku bija starp mums. Pirmkārt, es pats sev nevarēju piedot. Es nevarēju arī bērnu tētim to visu piedot. Tas viss ietekmē, saindē dzīvi uz ļoti ilgstošu periodu. Ja ne Dievs, tad es pati savā spēkā to mieru nebūtu dabūjusi.